Rīta kafija LV. Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Rīta kafija LV. Labdien, godātie skatītāji! Sarunas pie kafijas raidījums sadarbībā ar Coffee Tower. Šodien esam ciemos aicinājuši Anatoliju Danovānu. Labdien! Profesors. Ja es saprotu, ka kuņģis ir tas, kas pārstrādā to, ko mēs ieliekam mutē, pareizi? Jā, mutē jau pieder pie maniem orgāniem. Zobi, siekalu dziedzeri, barības vārds. Tas viss ir pie šī tā gastro... Kuņģis, tievās zarnas, resnās zarnas, aizkuņģa dziedzeri, žults pūslis, aknas. Kas paliek pāri? Tāpēc es domāju, jūs esat daktars par visu. Jo tas nozīmē, ka es tikko iedzeru kafiju, tas jau ir jūsu lauciņš. Manējā. Tas ir manējā. Jo kafija ir ļoti sens dzēriens vispār kopumā. Un laikam ejot, informācija par kafijas ļaunumu vai par kafijas labumu mainās. Un tad vienu brīdi mēs dzirdam, uj, kafija ir slikts. Nākošā brīdī, ko tu dzer ar pienu, ja? Vispār traksēs. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā jūs vērtējat šo? Varam salīdzināt divus ļoti populārus dzērienus. Dažādas tējas, tur zaļu, nezaļu, un tumšāku un gaišāku tēju. Vai kafiju. Mediķi saka vienā balsī, bez jebkādām divām domām, kafija ir daudzkārt veselīgāks dzēriens nekā tēja. Jaunībā Danilāns bija galīgs āmurgalva, vai ne stāstīju, ka tēju gan kafiju nekādā gadījumā, jo kafija varētu kaut ko izraisīt un tā tālāk. Pirmkārt, kafijas dzērājiem apmēram 85%, tas ir liels cipars, mazāk, aknu vēzis. Ja jums negribās aknu vēzis, tad ir vērts dzert kafiju. Nerunāsim, būsim godīgi. Klausītājs nerunāja, ka kafija ir kaut kāds milzīgs brīnuma līdzeklis. Tā nevajag darīt. Bet, ko mēs savus gala slēdzenes gan pasacīšu noteikti. Kafija ļoti laba kuņģa čūlai. Es jaunībā neļāvu kafiju dzert kuņģa čūlas slimniekiem. Jā, un es sapratu, kāpēc es neļauju dzert, tāpēc, lai ilgāk nedzīst, jo darbu tomēr vajadzēja, vai ne? Tagad es to nevaru izskaidrot, jo te skaidri pierādīts. Pirmie meksikāņi pierādīja, ka tie cilvēki, kuņģa čūles vai dodena čūles cilvēkam, čūla pat asiņojoša, kuri lieto kafiju, tiem čūles atzīst ātrāk. Man nesen bija viena slimniecība, atnāca, profesor, man ir slikti, es laikam būšu spiesta pabeigt darbu. Kas pa lietu? Izrādās, viņa saka, tā es strādāju, man pie datora miegs nāk, vai ne, un es krītu uz taustiņiem ar degunu virsū. Es jautāju, kas pa lietu, kāpēc tā? Nu jā, es visu mūžumam dzēru kafiju, vairākas reizes dzērāt. Un tagad es nedrīkstu lietot kafiju. Kāpēc jūs nedrīkstat kafiju lietot? Profesor, man atklāja hronisku gastrītu. Nav atrasts, ka kafija izraisītu gastrītu. Kafiju drīkst lietot ar paaugstinātu asins spiedienu. Kafija aizkavē sklerozes attīstīšanos. Ja jums nāks prātā ilgāk nodzīvot vai negribēsies, vai ne, tad īstenībā ir šanse, ne obligāti es neapsolu, bet ir iespēja, ka kafijas lietotājiem, kas saka, tādi, ka būs tāprāk. Un vēl pierējis, ja kādam garšo ar pienu uz priekšu, kardiologi teica, trakājus īpaši treknu pienu un vēl kaut ko jūs lietosiet, būs skleroze klāt, duls paliksiet un tā. Izrādās ir bijusi kļūda, ka kārtīgi pārbauda, ka tiešām kā tas tiešām ir, nevis tā prātā kaut ko saprātu. Izrādās arī piens nav kaitīgs. Tā kā man personīgi ļoti labi garšo rūgtavu kafiju, es priecājos, man tāda garšas sajūta un es sajūsmā dzeru rūgtu kafiju, melnu. Bet kafija, vērtīgs, kas kafija ir kofeīns. Vēl jau varbūt kaut kas ir kafija. Kafija ir dabisks produkts. Nedomājiet, ka tēja ir dabisks produkts. Tikai vajadzīgs kofeīns. Bez kofeīna kafija zaudē savus labumus. Tad Danovāna kungs man tikko nomierināja, jo man vien brīdi bija sameties nērti, kad es te Latvijas jauniešus indēju nost. Jo populārākais starp jauniešiem dzēriens šobrīd ir kafē latte.
Jā. Kas nozīmē, ka lielāko dzērienu daļu sastāda piens. Nē, lai būtu, ja piens, kā saka, piens jau nav kaitīgs. Viņš lieto divus produktus. Principā jau mēs, ja runājam par ēdienu, mēs runājam par to, lai pēc iespējas plašāku to sortiments būtu, vai ne? Tostarp arī piens, gaļa un vēl kaut kas dārzeņu un vēl kaut kas klāt, jo labāks, jo plašāk. Cilvēks ir visēdājs, nevis gaļēdājs vai teiksim, kafijas ēdājs. Visēdājs. Tas ir labi. Ja kādam kaut kāds uztura produkts stipri neiet pie dušas, nav arī jālieto. Dzīvot vajag. Dzīvot vajag, nevis mocīties ar to. Vai ne? Un, protams, ja kādam ir, man tiešām varbūt būs cilvēki, teiks, profesori, kur tad es no kafijas tur galīgi esmu, tad nav jālieto tā kafijas. Pēc pašu sajūtām, ne? Taču protams. Organisms zina, ko viņam vajag. Organisms zina, un organisms arī ļoti labi piemērojas. Ja tu esi tik traks puisis, ka tu uz nakti sadzersi 6 vai 8 taseņas kafijas, vai nevaru aizmigt, tad es arī Daņilāns pateiks, ka tev tā kafija drusku pa draku, vai ne? Bet viss, kas pa daudz, ir slikti. Vai tiešām arī vēzis rodās no pārtikas? Daļēji, protams, pieļaušu, ka jā. Bet pilnīgi kategoriski teikšu ne, ka pārtika tikai un vienīgi pārtika to tur vēzi izraisa. Lūk, ja jūs man runāsim pārtiku, tad tu nebi norunāsim, ja? Pārtika ir tāda sastāvdaļa, kuru sauc par šņabis, degvīns. Jā, lūdzu, kleksē labi daudz degvīnu, arī mazām devām varbūt nebūt labi daudz, katru dienu ilgi, un nedomā, ka tu labu degvīnu dzersi, tad tev nekas nedraudēs. Nē, es vienmēr saku, ne jau degvīna vai konjaka kvalitāte to ļaunumu sadara, bet cik daudz. Dārgu konjaku kleksēt katru dienu lielās devās, un būs aknu vēža risks lielāks, zarnu vēža risks lielāks. Aizkuņģa dziedzera, man pusē nodaļa aizkuņģa dziedzera slimniekiem, kam ir vēzis, kas ir ļoti cīnījušies šī laukā, mēģinājuši dabūt ar pārtiku. Tikai vienīgi mēs to šņabi jau nesauksim par pārtiku, bet līdzīgi mēs viņu dabonam iekšā. Otrs, kas vēzi dabū, atceraties vēzi dabū, smēķis. Tas ir draņķis smēķis. Klausieties, ja ir laiks, es parunāsim par šo jautājumu, jo redziet, daudz saka, jā, bet man ir zināms vectēvs tur tajā tur. Prīmu, 3 paciņas un visu mūžu. Vilka iekšā un nodzīvoja 90 cik jā līdz 100 gadiem. Redziet, būsim realisti. Es jums stāstu zinātniski pierādītus datus, kas tiešām, pārliecina. Redziet, es pieļauju un zinātnē arī pieļauju, ka iespējams, ka ir tādi cilvēki, kas var smēķēt. Un viņam nekāda vaina no tā nebūs. Var. Bet tādu ir maz. Maz tādu. 1–2%. Ja tu man ar šito te, ko tad darīs pārējie 98%? Tie nosmēķēs plaušas, nosmēķēs kuņģi, nosmēķēs zarnas un visu ko. Smēķis ir draņķis, smēķis ir kaitīgs. Un jo ilgāk, jo vairāk, jo lielāks, ka draņķis, vai ne? Ko jūs zināt par elektronisko smēķi? Tas pats, vai ne? Pieradne pie tām visam mums tā, bet, principā, protams, visvairāk jau īstais nikotīns, kas ir iekšā, vai ne? Tas ir draņķis, un man nepierunās ar to, kā kaut kādus atradīs dažus cilvēkus, kas redz ilgi nodzīvoja. Lūdzu, lai man ieklausās, ļoti uzmanīgi, lai ieklausās cilvēki. Nodzīvoja, es arī piekrītu, bet vai tu zini, vai tu būsi tas starp tām 1% vai par pusi? Krievu ruleti tāda, vai ne? Jā, kur varbūt lod var nebūt. Paklau, kur ta krievu ruleti? Uz 100% krievu ruleti, tas mazāk procentu ir. Te ir milzīgs procents. Mums Latvijā cilvēki apmirst degvīna dēļ, smēķēšanas dēļ. Speķīti. Lūdzu, cik tu to sacīs, to speķi tur iekšā. Nebūs vēzis no tā, vai ne, ja tu netrakos pa daudz, vai ne. Piena produktus, kā norunājam, drīkst. Olas drīkst, olas. Mēs tak brēcām, ka trakums olas dzeltenumā tik daudz holesterīna, visa kā izrādz, aiziet, olas var lietot, kā saka. Ļoti, ļoti labi lietot dārzeņus, ko musēja baidās. Dārzeņus. Graust. Grauz, lai šņakst vienu, vai ne? Neapstrādāt kaut ko. Jā, jo redz, kas ir izdalās ļoti vērtīgs kuņģa zarnu traktu aizsargātājs. Tagad zinātnieki atraduši. Siekalas. Siekalas. Tikai nevajag spļaut ārā. Ja grauzīs kaut ko, grauz vienalga. Kaut vai košleni grauz. Arī košlene izrādās ir laba, jo pat jau viņa nav laba. Bet tāpēc, ka rodas siekalas, ja tu siekalas nespļauj ārā, bet norī, tas izrādās ļoti stiprina kuņģa zarnu traktu siekalas. Vēl kas ļoti stipri un vēzi aizsargā. Pipari. Asi produkti, kuri Latvijā mums visi aizliedz.
šausmas, tev tur kaut kāds drusku kuņģiekais un gļotādas, un tad tu piparus asākus nekādā gadījumā nedrīkst lietot. Protams, vajag lietot un der lietot. Nu, protams, ja cilvēkam kaut kā individuāli asaras birst, ka piparu paņēmis, nu, tad nav jāmokās. Dzīvot jau arī vajag, un, protams, tad es nepavēlu tam lietot to piparu, bet muldēt, ka pipars man ļoti garšotu gan, bet es nedrīkstu lietot, jo man vēzis piemetīsies, lai šito muldēšanu izbeidz. No pipariem vēzis nepiemetīsies. Visļaunākais, kas ar ēšanu, ir ogļhidrāti, saldumi. Un kur notiek nelaime? Es pastāstīšu. Nelaime notiek tur, ka ogļhidrāti vislabāk pārvēršas liekā ķermeņa masā, taukos. Nu, svars pienāk klāt. Ne jau muskuļu svars, bet tauku svars. Un izrādās, ka tauku, ja lieka ķermeņa tauki, tad tas palielina aknu vēža risku, palielina zarnu vēža risku. Lūk, mums atbilde. Nevis tas, ka tu tur ēdi kaut ko īpašu, bet vienkārši pa daudz kaloriju apēdi. Jo pastāv tas viedoklis, ka tas kuņģītis ir tik, cik ir kulaks liels? Nu. Viņš Un vēl, tad, ne, īstenībā porcija, kāds tev ir uz šķīvu virsmu. Ja gribiet zināt patiesību, es teicu, kuņģis vispār ir ciet. Viņš nav nemaz vaļā, nemaz šķirbiņš. Ciet. Viņš tāds plakans, ja? Jā, viņš tikai tā, ka ieliek kaut ko iekšā, viņš pavarās. Iedzer vai kādu ūdentiņu, vēl kaut ko. Cik viņš liels var Jā, viņš paliels var, bet viņš aiziet tālāk uz zarnām tā lieta. Redziet, kuņģis jau ir tik tāds kā rezervuārs, tur ir tikai saliena, un tas, ka tur ir saliena, tā barība vēl nebūtu tik traki. Svarīgākais ir tas, ka mūsu, jā, to es pateikšu, lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir ļoti spēcīgs kuņģa zarnu trakts. Es pateikšu, ka kuņģa zarnu trakts ir spēcīgākais orgāns visiem caurmērā ņemot. Kuņģa zarnu trakts izmantos visu to ēdienu, ko jūs sadabūsiet iekšā. Visus saldumus, treknumus, visus ogļhidrātus, visu, ko jūs dabūsiet iekšā. Podiņā tur izskatīs kāda molekula, bet viss aizies iekšā asinsritē, un tad beigās viņš pārvērtīsies liekajā masā. Un tad jau, tad nāk otrā tipa cukura diabēts, kur visi brīnās, kas te mums Latvijā notiek, otrā tipa cukura diabēta tik daudz. Pārlieku kalorijas uzņemtas. Un tie paši audzēji. Es nedomāju, ka vēži stipri biežāk kļuvuši, ja cilvēki tomēr kļūst vecāki. Mēs esam izturīgāki palikuši. Tas bija mans jautājums, jā. Ir jūsu jautājums. Mēs indējam sevi ar šņabi, ar cigaretēm, ar saldumiem, ar maskustīgu dzīvesveidu. Mēs abi sarunājušies ar to pašu stāstu savās lekcijās. Bet mēs dzīvojam ilgāk. Kā tas tā var būt? Tā tas var būt, ka tas, ko mēs domājam, ka mēs sevi indējam, izrādās mēs indējam maz. Tā ir atkal tā pāriet zinātni uz citu pusi, kad nemaz tik traka indēšana nenotiek. Notiek indēšana ar liekajām kalorijām. Tas es palieku spēkā, vienalga kādā veidā. Jo organisma aknas ir gudrs orgāns, pārtaisa taukos, un tev ir šitas te un nāk citas neražas un tā tālāk. Bet mums tos pesticīdus tagad sāk tās pudeles lādēt ārā. Tas viss ir galīgie štrunti sīkumi, tur vēl zinātniekam dažreiz ir jāstrādā, un tie, kas strādājuši, nav atraduši, ka tur kaut kas īpaši daudz. Man ir daudz dzirdēts, ka, zini ko, vajadzētu ēst to, ko Latvijā ražoto. Es esmu Latvijas patriots. Godvārds, es esmu drusku nacionālists. Man Latvija patīk un mīlu Latviju un gribu, lai Latvija pie mums ir dzīvo. Citu tautību cilvēku man nav nekādi iebildumi. Mēs ar viņam satiekam, ja tikai neuzspiež to, ka man ar latviešu valoda man jāaizdzen projām. Es esmu Latvijas un gribu. Ceru, un es esmu optimists. Es zinu, ka būs Latvijā, neko mēs nepazudīsim. Atbrauks, vēl būs saradīsies jauni. Kas tad tiem latviešu produktiem ir, Latvijas produktiem? Redziet, kas ir. Es nevaru jums godīgi pateikt, mīļie cilvēciņi, es nevaru jums godīgi pateikt, ka tikai Latvijā ražotājas jau automātiski ar to ir, tas nu ir super. Drīkst teikt super, tas ir žargons. Mēs pateicam, ļoti labs, brīnišķīgs, nebojāšs, tāpēc, ka jau latviešu organisms pieradis, vai Latvijā dzīvojošo krievu vai ebreju vienalga, pieradis pie šiem produktiem, un tad viņš tagad tos var lietot. Jā. Tas varētu daļai būt.
Bet tikai tā lieta, ka ja mēs lietojam tos starptautiskos produktus, kas nāk masveidā miljardiem dažādām tonnām pa visu pasauli, un visā pasaulē cilvēku mūžs paliek garāks, un arī Latvijai ienāk, tad uzreiz pateikt, ka tas produkts jau ir pēdējais draņķis, bet toties Latvijā ražotājs ir absolūti drošs, es drusciņu varēšu pašaubīties. Jo kādreiz kaut kur aizkrāsnē vai kaut kādā nomalē tur ražots, Latvijā ražots produktiņš, kaut varbūt ir pielikts DDT, vai pielikti tie pesticīdi un vēl tā tālāk, jo viņus nepārbauda. Konkurence mums ir, ka nāk lielās firmas, viņas ēda viena nost, un ka viena otrai pamana, tev tur kaut kas piemests klāt, viņu tu uzreiz var lielu trobeli dzen ārā. Mēs esam pasargāti, un to mums rāda dzīve. Ka mēs ilgāk dzīvojam, mēs paliekam garāki. Latviešu meitenes ir garākās pasaulē. Jā. Nu, varbūt tā statistika nav pārlieku droša, bet tam augšējiem galam ir. Puišiem švakāk mums 4. vietā pasaulē, bet tā nav nekāda vaina. Padomā, cik tautības ir, un mēs esam 4. vietā. Jā, ir runātāji. Es arī eju par Rīgu, skatos jaunās skuķenes, smaidīgas staigākās. Tā ir jaunā paudze garāka. Un mēs paliekam vecāki. Nu, es gribu zināt, ja es tagad pērku no Eiropas visādus draņķus, indējos bez mitas nepārtraukti, kā jūs nu pat izteicāt. Kā tas var būt, ka es palieku ilgāk dzīvoju? Tad es jums pastāstīšu to, ka šitā te izlēma, tas nav pareizais lēmēts. Jāpārbauda, jāuzzina, kurš produkts, kā produkts. Lūk, es jums pastāstīšu. Nē, visādi pesticīdi nav laba lieta, es tam piekrītu, tas ir kaitīgi lieta. Bet, ja ir lielās firmas, es no sirds domāju, ka Latvijas tirgū, kur ražo cilvēku godīgi, ko tu zini jau, kas pārdod, tur labi produkti. Par šo alkoholu, tabaku un tā tālāk. Jūs kā profesors skaidri un gaiši pasaka, tas izraisa slimības, izraisa nāvi, tā ir sērga. Jā. Kāpēc? Neaizliedz. Redziet, es esmu pret aizliekšanu. Tagad Krievijā tur aizliedz tos dažādus produktus, kam nav ārstējošās ietekmes. Es neaizliedzu arī lietot tēju. Viņa nav īsta ārstniecība, bet es neaizliedzu. Aizliegt mums visa dzīve aiziet, ka mēs pārlieku aizliedzam. Es uzskatu, ka aizliegt nav tas vērts. Skaidrot. To, ko mēs tagad darām, mēs darām. Mīļie, ņemiet vērā. Visi nenomirsiet, daži izdzīvosiet. Labi būs, visi varēsiet dzīvot un mums smaidīt virsū, ka tomēr smēķēju un dzēru šņabi un krutku dzēru un tomēr nesabeidzu aknas. Tāda arī jau var būt. Bet tas tomēr nav tas galasets. Un es ko nepateicu pēdējo, kas ir Latvijā liela kļūda. Dietas viskaistākie ēdieni ir šāviens pēc piena. Jūs zināt, ko nozīmē šāviens pēc piena? Izšauja netrāp mērķi, garām aizšāvi. Mēģināja ar labu uzturu dabūt kaut ko labu. Viss sev ir labi. Es piekrītu, ka uzturs ir svarīgs un tā tālāk. Bet, ja vēl kaut ko neņemsi vērā, tu varēji arī stipri to uzturu neko neievērot. Tas ir pamaz. Kustības! Latvijās cilvēki pārlieku maz kustās. Ja tu gulēsi pie televizora, gultā pie stūres un stipri ievērosi dietu, vienalga paliks apaļīgs. Vismaz liela daļa cilvēku paliks apaļīgs un dabūs tos vēžus un vēl viss citas vainas. Kaut gan viņam tāda vielu maiņa, gēni. Viņš ir tāda uz to pakļauts, ka viņš ļoti racionāli izmanto, vai viņš nav nemaz rīma, ka viņš tur ēstu briesmīgi daudz. Viņš saka, es profesor ēdu maz, es viņam piekrītu, bet viņam labumā nāk, vai viņš dabūs, kas saka uz to. Nē. Kas ir ar tiem veģetāriešiem un vegāniem? Redziet, ir veģetārieši, kas nelieto gaļu. Vegāni tie vispār baigi. Piemēram, vegāns meduņu nedrīkst lietot, traksnēs vai ne kaut ko vēl tur kaut kādu. Vegāns nedrīkst pienu un piena produktus lietot. Jo tas no gotiņas nāk, kā saka, no dzīves radības, no bitītes tā un tā. Veģetārieši nelieto gaļu. Bieži vien pat zivis lieto. Tā, ka viņi daudz plašāks uzturs. Es sacīju, ka visveselīgākais uzturs ir plašs, daudzveidīgs, arī gaļu ieskaitīsim. Jā, tā tas ir. Veģetārais uzturs ir kaitīgs. Zinātnieki salīdzinājuši divas milzīgas lielas grupas un gaidījuši, kur apmirs vairāk gadu, 10, 20, 30. Jā, vegāni notirina kājas daudz ātrāk nekā mēs, kā saka, visēdāji. Viss. Pārējais ir viens vegāni. Veģetārieši, ziniet ko? Veģetārieši jums stāstīs, ka mēs tomēr veselīgāk esam vai ne uz to. Ziniet, man veģetārieši patīk.
Es pateikšu, kāpēc. Pirmkārt, ņemiet vērā, veģetārieši nesmēķē, jau mēs jau runājam par šito lietu. Kālīkums rēti, kurš no viņiem smēķē. Caurmērē maz praktiski. Otrkārt, viņi gandrīz nedzer šņābi, ja dzer, tad tiešām tur ir mērni tā, kā mēs abi norunājam, kur tas kaitīgs vai ne. Treškārt, viņi ir sportiski, kustīgi. Viņi nav apaļi resni palikuši aptaukojušies, kā saka, uz to. Viņi daudz svaigā gaisā turās uz tā tālāk, vai ne? Un patiešām viņi nodzīvo pagaru mūžu, ja viņš nepakļūst zem mašīnas vai kaut kādā cita neķēpa gadās. Ne? Patiešām nogara. Es tikai viņam acīs skatījumi saku, paklau, bet kāpēc jūs domājat, ka jūs tāpēc, ka to gaļu neēdiet? Jo ir zinātniski dati, lai pabeigtu galīgi vegānus saskumdinātu. Saskumdināsim vegānus. Ir paņemta tiešām ļoti liela akal. Tur dažu cilvēku tur nevar pateikt, nezinu, kas ar tevi rīt var notikt. Tāda liela cilvēku grupa vegāni, kas nelieto gaļu. Un daņilāni, piedošana, mani sapratāt, un es ēdu gaļu, visādā, bet es arī nesmēķēju, šņabi nedzeru, vai ne, kustos, saulītē staigāju, smaidu, vai ne, kur vien var un tā tālāk runāju. Un daņilāni vidēji ņemot ir garāku mūžu dzīvotāji nekā vegāni. Jā, cilvēki nezina, ka vēža risks nav nemaz tik kaut kas tur, ko viņš tur sēlpojies vai kaut ko kā liekā ķermeņa masa tauki. Taukānam cilvēkam resnē zarnā vēzis biežāk kaut. Ne jau visiem tā nevajag, ka visiem nav. Bet tu zini, ka tas nav vajadzīgs. Es nosaukšu, ko vajag. Tātad ēšanu patiešām nepārēsties vai nesaskaņot, kas iet vai ne. Arī sevi nemocīt ar superdietām, tur tas ir pārī mums. Kustēties, dažādi kustēties. Kā to kaujies, staigās zilots, vans tevi rāvis vai ne, bet tas izrādās ir laba lieta. Skriet, kustēties, vecam cilvēkam varbūt locekļiem tā pats skrieni nav, kā saka uz to, jā. Latvijā mēs esam tautu pārbaidījuši no saules gaismas. Ārprāt, ne ultravioleties, tā arī ādas vēzis radīsies un tā tālāk. Ir jau taisnība, es nesastrīdos. Tagad, ja kāds ādas ārsts dzird, viņš teiks, ka jā, Daņilāns runā nepareizi, es tam piekrītu. Bet salīdzināsim ļaunumus. Tu ja nav bieži, to jau labi var pamanīt. Ātri aiziet pie ārsta, lai izņem, un tā nav problēma, ar ko tu nevari atrisināt tas ādas ļaundabīgie veidojumi. Bet pa to neiedams ultravioletās staros, mums milzīgā procentā cilvēki apmirst ar otrā tipa cukura dievos, ar aterosklerozi, ar koronāriem asinsvadiem, sirdis jāpārstāda. Ko tad tu mīļais ar to vienu ādu, vai ne? Tagad āda paliek tev priekšā, vai ne viss pārējais. Ārstam jāņem viss vērā. Tā kā saules gaismu noteikti vajag. Ziniet, ko pašu pēdējo vajag? To, ko mēs abi darījām. Pasmaidīt. Jā. Tomēr vajag, jā. Klapatas ir visiem, un es domāju, ka veselīgāks cilvēks ir tas, kam nav viss klapatas visu mūžu viņš nodzīvēs. Vai, cik labi. Tas nav visveselīgākais. Visveselīgākais tāds kā es, kam dažādas ziepes ir bijušas, bet es esmu ticis vaļā, un esmu zaudējis, un nemāku smaidīt vai ne uz to. Tā es esmu stiprāks par tādu, kas ir izdzīvojis visu savu dzīvi. Ļoti līdzenu, ļoti labi, ak, Dievs māte, cik labi vai ne. Nē, tu esi švaks, tu neesi norūdīts vai ne, kā saka. Izvairīties no cigaretēm, alkohola un cukuru. Pa tiem draņķiem es vispār nerunāju. Bet ziniet, ko tagad Krievijā atkal sāk iet liela trobele par šito te par homeopātiem. Es jau sen biju vienīgais Latvijā, ko es te lādēju ārā. Viņam nav pierādīta efekta. Man žēl, ka būtu vēl labi, ka viņi darbotos. Bet viņiem nav efektivitātes. Tas tukšs šāviens pa gaisu vai nekā saka uz to, tas nekā labu nedod. Lūk, tagad arī Amerikas Savienotās valstīs, Eiropā, Anglijā, daudz kur pasaulē, valsts medicīnā homeopātus neļauj. Tāpēc, ka nav ārstējušās ietekmes, jo ir pārbaudīts, ir veikti zinātniski bērniem, kur pārbaudīt. Es ārsts būdams, nekad jūs nemānīšu, ka homeopātis ir burvīgi, homeopātiskie medikamenti ir burvīgi izārstēs no tuberkulozes, no vēža, no visādām dietēzēm, un tas ir tukšas pļapas, tas ir placebo ietekme. Man ir pilnīgi tagad skaidrs, ka es daru visu dzīvē pareizi. Es dzīvošu 100 gadu, vismaz būt pozitīvam. Protams, obligāti. Ēst
sabalansēti, visu kaut ko Un ar ne pa mēru daudz. un neko sev neatteikt. Jā, nevajag mocīt. Izvairīties no alkoholiem, cigaretēm. Un tad arī nebūs Un medikamentiem, jā. Bet tad jau tie medikamenti nebūs jālieto, ja tie pirmie 3 būs jā, ievēroti. bet ja ārsts nozīmē, tad ir jālieto. Jā. Nu, jā. Nu, skaidrs, man ir skaidrs. Un saules gaisma atcerieties. Man ir skaidrs, D kā ir vitamīns. jādzīvot tālāk. D3. Labāko vitamīnu mēs taisām paši. Saule. Jūs nevarat ieēst tik labi vitamīnu, kā pats uztaisīsiet ādā. No holesterīna, no kardiologu riebīgā holesterīna mēs uztaisām ļoti spēcīgu vielu, kas aizsargā asinsvadas nieres no aknas un viss. Sarežģīts tas cilvēciskais organismiņš. Nu jā. Nu, super. Esam parunājušies ar Danilānu kungu šodien par veselīgu dzīvesveidu, par to, ka tiešām to, ko mēs liekam mutē, tas arī mūs ietekmē. Pilnā mērā. Rīta kafija LV.